Nu ko, esiet sveicināti saulainajā Penkulē. Šodien nedaudz ārpus Penkulas, protams, nerādīšu kur, bet nedaudz ārpus Penkulas man ir vēl viena Marta dotā lokācija. Marts ir cilvēks, kurš iepriekšējā video es pastāstīju, atsūtīja man neskaitāmas lokācijas uz it kā pamestām vietām. Tiesa gan, es neesmu īsti pārliecināts, vai šī lokācija ir pamesta, jo es it kā skatījos Google Earth un it kā no viņi izstāst, tur it kā varētu būt, jā, bet es neesmu 100% pārliecināts, bet nu, aiziesim un tad noskaidrosim arī. Rek, es laikam redzu mūsu galamērķi jau. Pēc iebraucamā ceļa, nu, nav viņš tāds šausmīgi aizaudzis, bet nu, vismaz no ceļa, cik izstījās tā māja, varētu būt pamesta, un viņa īstenībā ir diezgan liela arī. Tā kā tulīt jau būsim klāt. Čau, kaķīti. Tu viens pats mājās? Neizskatās. Tev noteikti ir saimnieks, vai ne? Tu izties tāds kopts. Jā. Kaķītis man sako, bet man ir baigās aizdomas, ka tur kāds īstenībā varētu dzīvot. Jāmēģina būs kaut kā apiet apkārt. Tagad viņš man nāks līdzi. Man eskortē ārā, vai ne? Taču mēģināsim iet pa šejieni, un tad kaut kā Dobelē tieši ir tirdziņš centrā, tā kā varbūt viņi ir aizbraukuši tirdziņu kaut ko iepirkt. Ka mums ir lāpsta. Zin kā ir? Man liekas, ka misija jāceļ. Tāpēc, ka man liekas, ka tur kāda dzīvo vēl. Tur reāli izskatās. Ir visi logi un tiešām kāds varbūt vecāks kungs vai kundze tur joprojām dzīvo. Tā kā es negribu arī baigi iet lausties iekšā. Un izrādās, ka tur beigās tiešām dzīvo cilvēki. Tev ir tur saimnieki, vai ne? Kāds tu mīļš? Pasties, nu kā šāds kaķītis varbūt vienkārši te patās viens pats savvaļā. Viņam noteikti kāds aprūpē, baro. Labi, likšu tev mieru. Varbūt es arī maldos, bet, nu, man pēc tāds galīgi pamestas mājas tā gluži neizskatās. Nezinu, kas tas bija, bet kāds džeks no fūras man uzpīpināja, laikam atpazina, jo rādīja čau. Tā jau tādi draudīgi lietus mākoņi sāk parādīties. Cerams, ka neuznāks baigais kaut kāds lietas, it kā nesolīju šodien. Mums ir tomēr jātiek līdz kādai pamestai vietai. Lai gan es nezinu, varbūt tā māja tomēr varbūt bija pamesta. Nu, kas to lai zina, bet nu, mums ir pietiekami daudz lokācijas, pateicoties Martam, tā kā laidīsim kaut kur, kur tiešām neviens vairs nedzīvo, mums nebūs jāiztraucē kāda mierīgā sestdiena. Es esmu klāt otrā lokācijā. Es tagad slēpjos bišķi krūmos. Un reku mums jāiet tieši tur. Jā, reku jau vienu var redzēt. Šis iebraucamais ceļš izstās netik svaigs, kā bija tajā mājā, kur mēs bijām Penkulas pusē. Te var arī redzēt, reku, principā ceļš ir bijis. Un tad šeit jau viņš ir vienkārši nolīdzināts, tā kā, nu, ar mašīnām te taču neviens nav braucis ilgu laiku, un ar kājām droši vien jau kā arī nav. Tā kā, nu, visticamāk, ka šī vieta beidzot būs pamesta. Ok. Tā mums visādas jakas. Šeit noteikti viss ir pamests. Halo! Te kāds ir?
Kādam ir baigi garšojas spēka kafija. Tāds maziņš dīķītis. Jā, tad šī bija šķūnīša sadaļa. Tā nekā tāda īpaši interesanta nav, bet tur, reku tālumā, mums ir galvenā māja. Tur ir kaut kāds pārpalikums no kādas mājas tikai. Un rekur ir pati galvenā māja. Ok, nu šī māja noteikti ir pamesta. Noteikti. Tagad tikai jāsaprot, kā mēs viņā varam tikt iekšā, ja vispār varam. Opā. Ok, te mēs netiksim. Būsim laikam jālien caur kādu no šiem te logiem. Ok, mums šeit ir uzreiz piekļuva bēniņiem. Un paskatīsimies, kas mums te ir. Izskatās diezgan liels bardaks šeit. Slādes kapīts vecais. Kas tik mums te nav? Šajā arī, laikam, tā spēka kafija tika dzerta no šī. Taisīta. Šeit pakarimē. Rekur es, halā. Nu, ot. Rekur mums ir trepes uz otro stāvu arī. Wow! Ok. Kas ir šitas tā saucamā fake zālīte? Kaut kas tāds, ne? Mums šeit ir lēmums no valsts policijas. 2005. gada 6. jūnijā. Ok. Salīdzinoši nesen, bet nu tomēr tie ir jau 20 gadi. Ir kāda smuka krāsnīja mums te. Noziesim arī uz to otro stāvu, vai ne? Tikai tad tagad noteikti jābūt uzmanīgam, kur spērt soli, jo nu 1, 2 un viss te var iegāsties. Nu, nekas šausmīgi iespaidīgs, bet vismaz mēs tomēr šajā epizodē arī mēs tomēr iekļuvām kādā pamestā mājā. Jo es saku, tā pirmā māja, kur mēs bijām, nu tiešām jūs redzējāt, kā izstījās, nu visi logi vietā, mīļš kopas, kaķītis nāk pretī, nu loģiski, ka tur kaut kādi cilvēki dzīvo, nu ko es tur iešu un biedējuši cilvēkus, kaut kāds random čoks atnācis un kaut ko te grib nofilmēt. Nu vot, un šāds skats ārā pavarās pa logu. Arī siltumnīciņa bijusi. Mums nedaudz literatūras, Latvijas padomju enciklopēdija. Kas tik mums šeit nav? Visādi personāži, kartes. Ots kā. Reku arī mūsu mīļā Latvija. Jā, interesanta grāmata, un to tur diezgan bieza arī. Un pie tam veselas 2. Šis 5., 6. Es pieļauju, ka te vēl kaut kur kaut kas ir. Ok, un šitā mapīte ir visinteresantākā. Šeit kaut kādi ir random vēstules. Swedish, te ir kaut kāds Miguels. Te ir kaut kāda Sweden, Letland, tas jau ir vāciski vai ne, vai kā. Kaut kāds foto. Vai Germany, Jelgava. Te ir kaut kādas ziņas. Vēstules. Netherlands. Šis ir kaut kas ļoti interesants, ka no Dānijas arī.
domāju, ka lielāko daļu no šīs vietas būsim redzējuši. Laiks tīt makšķeri. Tur ir traktors, bet viņš brauc citā virzienā. Ja es tur būtu aizgājis minūtē ātrāk, tas traktors būtu ieraudzījis, viņiem būtu uzreiz tāds, hei, ko tu dari nākot no šajienes? Bet es domāju, ka viņš ir aizbraucis. Es domāju, ka tas arī būs viss šodienas video. Redzējām kādu pamestu vietu, nesagāju Penkulē, bet Penkulē vismaz satikām to foršo mīļo kaķīti. Un jā, laiks arī man doties mājās, montēt visu šo kopā. Tā kā tiekamies jau nākamajos piedzīvojumos. Čau!